Mēdz teikt, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Ir pagājusi darba nedēļa un ir pienācis sestdienas rīts. Un es sveicu jūs redzījumā Esi Gardēdis. Labs putniņš, kurš agri ceļas arī es šodien jau daudz darbus padarīju. Piemēram, biju veikalā IKEA un jau esmu daudz ko sanesus, lai mēs varētu kaut ko garšīgu šodien pagatavot. Piemēram, man ir Daugavas biespiens, man ir arī Daugavas krējums, man ir burkāns. Tā, kas vēl ir rīsi. Sojas mērce, sīpols un arī kāpostgalva. Šodien raidījumā Latvijā integrētais afrikāņu sautējums un tramīgās biespiena klimpas. Virtuvē tāpat kā dzīvē ir ļoti svarīga vieta ritmam. Tieši tāpēc kongām un džambām skanot aicinu Latvijas galveno perkusiju karali, vai latviski sakot, galveno rībinātāju Nilu Īli un viņa mazo palīgu. Labrīt! Lūdzu, nākam iekšā. Čau! 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 Čau, Nil! Čau! Prieks tevi redzēt un paldies, ka esi šajā rītā abi esat pamodušies laicīgi. Saki lūdzu, ko tu šodien mums gatavos? Tas būs ēdiens, kas būs gatavots no vistas, ar rīsiem, ar sīpoliem, ķiplokiem un dažādiem vēl produktiem. Tāds Āfrikas sautējums? Jā, un ņemot vērā, ka tur ir karsts, tad ir visās tādās siltās zemēs ir tā, ka tie ēdieni ir gana pikanti. Jā, sienam priekšauts un sākam darbu. Labi. Sautējumam mums vajag lielu katlu. Liels katls mums ir. Jā. Tur mēs esam jau iepildījuši ūdeni. Jā. Tātad, lai tas vārās. Un tikmēr mums jāsagriež tagad burkāni. Labi. Cik tu bieži šo sautējumu gatavo? Nu, tas ir viss atkarīgs no to cilvēku daudzumu. Nu, jo parasti viņi jāgatavo tad, kad ir paredzēti diezgan daudz ciemiņu. Es esmu dzirdējis, ka tu esi gatavojis to 120 cilvēkiem. Nu, man bija dzīmšanas diena. Kā jau māksliniekiem parasti ir ļoti daudz naudas, kur nav viņu kur likt, tad es nolēmu tomēr pats uztaisīt ēst. Un uztaisot šo te ēdienu, es pabaroju šos te visus savus ciemiņus. Un man vēl pat palika pāri. Un tagad mēs varētu sākt griezt gaļu, bet... Nē, kāpostgalvu. Kāpostgalvu. Mums vajag to kāpostus un to tur. Lūdzu, bet tu zini, mēs tikmēr varbūt varam iestiprināties, jo Fabijs tur teica, ka tu gribi kaut ko ēst. Varbūt tu gribi kādu maizīti. Tā donas maizīti un arī Kurzemes gaļsaimnieka gaļiņa. Varbūt tu arī pirms tā. Ar rūkmaizi, ja tā. Ar īstu rūkmaizīti. Es domāju, kāpēc man nav spēka. Nu, ko, rūkmaizi uzreiz spēks parādījās. Būs, vai ne? Jā. Tā, tu vari mierīgi vēlams sagriezt sīpolus. Sīpols, protams. Pēc tam ieliksim, pēc tam var apcept. Bet tie pašās beigās jau. Labi. Parasti viņi uz zemes ēd, viņi ēd no vienas lielas bļodas. Jā. Teiksim, tur ir viens liels rīsu bļoda. Un attiecīgi tad tā mērce nāk klāt un viņi to pieliek klāt. Un pirms viņi sēžās, viņi nolak apavus. Tāpēc, ka tad ēdiens iet labumā. Nu, ja pats tipisks afrikānisks, tāds viņi ēda pirkstiem. Bet saki, kā tas viss aizsākās tava mīlestības perkusijām? Tas taču bija kaut kāds, nu, tas pirmais grūdienis. Sāku es tāpēc kaut kā, ka man bija vēlme ar rokām sajust bungas. Es nokļuvu Vācijā, kur es iekļuvu vienā ateljē, vienā studijā, kur spēlēja viens meistars un rādīs savas prasmes, kā spēlēt džambas. Un es iegāju tajā studijā. Es kā tagad atceros to mirkli, kad es piesēdos un tā pie tā džambīšu un tā roku tā uzsit, bum. Un bija. Un es līdz esošajam brīdim es ar to tā kā slims. Tā ir diezgan neārstējama slimība un praktiski infekcija. Bet tu arī esi visu savu ģimeni iesaistījis, vai ne? Fabijs, tu jau esi riktīgs spēlētājs. Jā, uzstājies arī visu kaut kur ar tēti. Jā. Tas nav sarežģīts instruments, ja? Jā. Tev ir tikai šitas jākustina un jāiepūš, ja? Ja?
palēnām redz, kā viss jau te kūp un veidojās. Fantastiska darbība. Aha, nu un tad Redz, šādā veidā tu visus tos cilvēkus saslimdini, jā, ar to? Nu, jebkurš troksnis rada kaut kādu reakciju uz cilvēku. Un tāpat kā arī harmoniskas skaņas. Ja? Un tāpēc es to uzskatu, ka troksnis tā ir līdzvērtīgs instruments. Mums tur vārās... Tur vārās burkāni, jo tie ir tādi, kas visilgāk. Jā, un lai kā viņi ir tādi mīksti, tādi, jā. Lūk, un tagad mēs pie tā visa klāt, lai mums ir veseli ķiploki. Ko te? Tev nepatīk ķiploki? Es viņus negriezīšu, es viņus vienkārši no tās miziņas paņemšu nost un uzreiz... Tev ir vēl kaut kas. Protams. Tā kā mēģināt tādu, tā kā... Jā, tad... Vistas filē. Jā. Bet var izmantot vienkārši vistas kājiņas un krūtiņas. Praktiski to vārīt ar kauliem. Un tad viņu vāra tik ilgi, kamēr, protams, gaļa mīkst, un viņš jau tā kā pats atdalās no tiem kauliem. Vēl mēs esam sagriezuši tādas cīpoles, tos pēc tam, un arī veseli ķiploki. Kur tos mēs liksim? Tie ķiploki mums nāks klāt. Tur. Jā, tur. Un īstenībā mēs jau varam tur arī viņus jau likt. Mēs liekam klāt. Liekam klāt. Labi. Tas vēl liekam tur. Un turpina vārīties. Lai viņi turpina vārāt. Jā? Mēs liekam arī gaļu. Labi. Tad es pēc tam viņu tā iemaisīšu tur. Tie gredzeni katrs nes savu, tā kā, savu... Labumu, pareizi. Vienkārši sakot. Teiksim, šis ir no Āfrikas gredzens, tāds. Un te iekšā ir ierakstīts stāsts, un tur tas ir tā kā džudžu. Un tur ir ierunāts tāds ierakstīts teksts, kas tā kā konkrētai lietai viņš pasargā, viņš dod. Kaut kādu savu aizsardzību, ja? Jā. Tas ir laulības gredzens. Jā. Un apgredzenots es arī esmu. Apgredzenots arī tas. Un tagad iedomājies, mēs gaidām to ēdienu, un no sākuma mēs iekustamies. Vienkārši ritms. Jā. Šitā mums bērni spēlē, mēs tā iekustamies. Iedomājies, ka visu sliktot no sevis, tu tā kā atstumtu prom, tā uz kosmosu, visu labo, un tā kā paņēmi. Un tev sanāks tā kā, tu stums prom, un ņems atpakaļ, Un tagad iedomājies, ka tas ir ritmā, Uz 4, teiksim. 1, 2, 3, 4, un skaties. Un tā, un šitā, un šitā, un tā, un tā, Atstumjam un pajam, Forši. Vai ne? Jūti, Un ēdiens gatavojās, Un mēs rulē, vai ne? Paldies, mīļais Fabies, Lieliski! Lieliski! Un īstenībā, kamēr šis te vārās, un lai viņš mierīgi vārās... Cik ilgi tam ir jāvārās? Gaļa vārās, sevišķi vista, maksimums 40 minūtes. Tas ir wow. Un tad, kad, teiksim, pēc kaut kādām minūtēm, 20, kad tā vista jau tā kā žo. Mēs tagad varam sākt taisīt saldo. Jā, bet pirms mēs sākam taisīt saldo, mēs varētu pabeigt rīsus. Viņus vajag nomazgāt un apmēram šitik daudz ūdens vajag virs rīsiem. Lai viņi izvārās visu cauri, lai mums nav jākāš. Jā. Un tad mēs tur pieliesim vēl eļļu, pieliksim soju, lai viņš vēl paliek tāds, lai viņš nesalīp. Vēl cārā tās bumbas. Tuliņās. Wow. Jā, tas ir nāk no Gambijas, tas ir mandinga valodas. Un nozīmē jā? Jā, bet kamēr es stāju sēst, es nekad negaršoju. Mēs esam arī uzlikuši vārīties rīsus, un vēl tu gribēji pievienot kaut ko. Ņemot vērā, wow! Tur būs daudz? Man ir viena... Tur kaut kas nav kārtībā. Tur ir viss kārtībā. Man ir vienmēr, tas ir kaut kāda, nezinu, tas ir kurjos. Kāpēc man tā ir? Es nezinu. Bet es vienmēr, kad taisu šo ēdienu, lai cik es paņemtu vai mazu, vai lielu, vai ļoti lielu katlu, man vienmēr viņš sanāk gandrīz, kad man ir pāri. Šobrīd es pielieku kubiciņus te buljonu.
Bet tu man aizkadrā stāstīji tādu labu ideju par to, ka tu uzskati, ka ik viens mākslinieks māk gatavot ēst. Būtībā, labs mākslinieks, viņš top ar gadiem. Viņš tā izaug, un viņu atzīst, viņš ir Bet kamēr viņš tur to visu lēnām tā čubināja uz augšu, lai kaut kas būtu, viņam bija no kaut kā jādzīvo. Tā sāls, jā? Jā, mēs pieliekam eļļu pie griķiem. Rīsiem? Risi. Tā pēc sajūtas. Pārspīlēt nevajag. Jā. Bet tā, kad ir. Labi. Tas tad mums vajadzētu šeit vēl sojiņu. Jā, protams, paliek. Un viens ir tas, ko es esmu, tu var teikt labi vai slikti, bet kamēr es stāju ēst, es nekad negaršoju. Tad, principā, nav variantu. Tā kā, ja sanāk kaut kā, tā, tu viņu nemainīs. Tad vienalga jāēd. Labi, un tad tagad mēs varam ķerties pie saldā. Mums tagad vajadzētu miltus. Droši. Toņās varētu nākt palīdzēt. Tā, biespiens es redzu. Biespiens mums ir. Mums ir Daugavas biespiens. Daugavas biespiens, cukuru. Visu mēs tā... Bļodas. Iekš vien trauka. Ir. Ir. Lieliski. Ņemam nākošo burciņu. Mums daudz vajag tādas burciņas? Nē. Pietiks ar 2? Es vēl nezinu. Labi, uz sajūtām. Trešo mēs arī ņemam tukšu. Pastāst mums, lūdzu, ko tu tagad taisīs? Saldās biespienu klimps. Tādas foršu, un viņas tādas... Viņas var ar krējumu, viņas var bez krējuma, viņas var ar kanēli, viņas var ar šokolādi, viņas var ar zemenēm. Tātad mēs piebērsim miltus. Mēs to visu, nedzi? Jā, redzu. Mums tas būs jāsamīts, ar roku. Bet milti bija diezgan maz. Un cukurs uz sajūtu. Kas ir jādara? Mēs to visu tagad redzi tā. Wow, 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 la, 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 la. Ting-tiki-tātā. Bum, puku, pakatā. Ting-tiki-tātā. Bum, puku, tagati. Bet mums tā, jā. Jā, es vienkārši arī... Ting-tiki-tātā. Tiki-takati. Jā, ting-tiki-tātā. Tiki-takati. Ai, Ko, pabeidzam vēl tas? Jā. Biespiena bumbiņas uztaisīt. Ņemot vērā, ka mums ir tik daudz palīgi, es paralēli jau likšu klāt šeit jau šo te pastu. Tomātu mērci šī gadījumā. Bet mums tām bumbiņām vajag eļļu katliņā. Jā, un to eļļu... Cik daudz? Tā, lai tās bumbiņas var peldēt tur. Nav noteikts šķipsnu daudzums, tas ir tomēr uz sajūtu. Var pielikt arī, teiksim, atsevišķi priekš pārsteigumu. Sarkano tādu pipariņu, 1-2 čili. Kāds īpašs ciemiņš uzkož un atcerās uz visiem laikiem tos ciemošanās reizes. Tiešām būs pietiekoši ass šis sautējums. Nē, jums jau tā liekas. Nē, man patīk. Jā, vai ne? Un viņš silda. Ir sevišķi šajos mainīgajos pavasara apstākļos tādu ēdienu uzēd un viņš silda. Cik labi. Un man turklāt jāsaka arī, ka ne tikai pagaršos interesantais un noslēpmainās viesis to, ko tu būsi pagatavojis, bet tik viens skatītājs varēs pagatavot šo. Tātad varēs atrast recepti ar sautējumu gan pirmkārt jau mājaslapā mūsu esigardēts.lv, otrkārt varēs arī atrast Ievas virtuve žurnālos un, protams, arī mūsu draugi ir parūpējušies par tādu īpašu izsmalcinātām pusdienām, varētu tā teikt. Viņi ir piemeklējuši īpašu vīnu. Tarapakā Chardonnay no Čīles. Jā, un turklāt tik viens varēs šīs pudeles atpazīt veikalos pēc atpazīšanas zīmēm Esigardēts. Un šādām zīmītēm mums arī recepte. Tā kā visi zinās. Jo pie šī ēdiena vīnu arī var lietot. Jā. Mēs varētu sagriezt zemes. Un cik es atceros, tev bija speciāls naziņas. Man ir speciāls naziņas. Lūk, un sagriezt viņu tādās, piemēram, ar vienu rociņu pieturi. Redziet, cik forši. Jā. Un šitādas te uzmanīgi.
Tātad, kamēr eļļa mums vēl taisās. Jā, toņās mēs jau liksim. Es jau pielēju eļļu šeit uz pannas. Es kā panna mums ir fantastiski uzsilus, es vēl drusku pielēju. Jo mums vajag tos sīpoliņus. Jā, mums vajag apcept, jā. Un tagad par to laiku, kamēr mums cepās sīpoli, mēs viņus skatāmies un nepiededzinām, lai viņi ir tādi viegli brūni apcepti. Jā. Mēs sākam likt klimpas. Varbūt uztaisam mazāku. Jā, man arī. Es tā jūtu, ka vajag mazāk. Jā. Pēc kā? Karsts? Jā. Nu, re. Pabā. Pēc kā? Nu, gandrīz avārija, tā varētu teikt. Jā, nu, bet taču visādi var gadīties. Visādi var gadīties, jā. Tas ir normāli. Neko tur vairs nevajag. Ne sālīt, ne pipriņas, neko. Nē. Nu, viņām vajag tā bišķiņa apraut to. Tarām, lo, hei, hei, hoi, hoi, alala. Rapšu eļļu izmantojiet visi, lai jums labi Vēl cārā tās bumbas. Toliņās mums ēdiens jau tā kā ir tapis jau lēnām. Gandrīz visi ekscesi ir novērsti. Jā, mums ir vispār šajā procesā iznākuši 3 toņu klimpas. Bet galvenais jau ir viss tajā dekorā. Redz, viss ir sadekorēts, īpaši būs sadekorēts viesim. Jā, viesim šeit ir īpaši, jā, šis ir tagad viesa porcija. Jā, tas ir pārējiem. Tas ir pārējiem. Un saki, ir jākārto arī šķīvī sautējums. Un sautējumu mēs kārtojam ar visu to šķidrumiņu, ja? Sulīgs, jā. Principā mēs esam gatavi. Tu esi gatavs ēst? Man palīdzēja tev? Zini, es tev palīdzēšu. Nu, palīdz man. Vai tev ir kaut mazākā nojausma, kurš varētu būt atnācis ciemos? Protams, Jānis. Jānis? Nu jā, kurš tad Jāni nezina? Praktiski viss, kas pie manis nāk, tie ir Jāņi. Tie ir Jāņi, kāpēc? Nu, tāpēc, ka Jānis ir latvietis. Nu, tad varbūt atklāsim noslēpumu. Tas ir tēlnieks? Es jau tad skaidrs. Tātad saprotu. Jā, man jau ir skaidrs, kas tas varētu būt. Kārlis Īle. Nu, Bračka. Skaidrs. Jā, bet vai tad tā ir? Labdien, Kārli. Labvakar. Vai tad... Labrīt. Labrīt. Es vēl nezinu, no kurienes es esmu atbraucis un kurā laikā trāpījis. Jā, bet jūs neesat tomēr. Neskatoties to, ka jums ir uzvārdi līdzīgi, tava sieva teica, ka asins radinieki neesot. Nu, esam gan. Tomēr. Jā. Kādi? Mākslas? Mākslas, radoši, domu gājienu. Klau, kungi, es domāju, mēs esam veiksmīgi satikušies, un tāpēc mēs varam sēsties pie galda. Varbūt mēs varam arī sākumā novērtēt, tad ēdiens ir jau gatavs, bet lūk, mums Rito dizaineri arī parūpējušies, lai tas izskatās tā ļoti afrikāniski. Kā ir? Ok. Tad labu apetīti. Gandrīz labu apetīti. Jo es tā dzirdēju, ka tu man taisot ļoti grēznas vakariņus. Es domāju, ko es tā tukšām rokām nākšu. Un tāpēc es tev atnesu dzērienu. Savukārt tavs uzdevums būs uzminēt, kas tas tāds ir. Nu, es vai nu kļavas vai bērzu. Cik neinteresanti. Vai varētu būt tā, ka tu neesi ēdis šādu sautējumu, Āfrikas sautējumu? Varbūt vienreiz, bet arī varbūt. Varbūt, bet diez vai, jo es nekad neesmu redzējis, ka tu 2 reizes vienu un tā pašu ēdienu uztaisītu. Tā nav. Tas ir fakts, to Kārlis precīzi Bet ja tas ir kaut kas līdzīgs, tad tikai līdzīgs. Tas noteikti nav tas pats. Jā, jo muzikā ir tieši tāpat, ka otru tādu pašu skaņu darbu nevar uztaisīt. Viņš tomēr ir ar kaut ko atšķirīgs. Nu tad ko, labu apetīti, es arī sēdīšu. Oi, ka es beidzot apsēdīšos. Labu apetīti. Jūs tagad visi skatīsieties, vai tas vispār ēdam? Es neesmu garšojis. Es parasti arī negaršoju taisoties. Man garšo? Man arī. Ļoti asks, bet garšīgs. Mēs varam arī nobaudīt vīnu, jo tas droši vien tā kā ir piemeklēts, tad tas arī labi saskanēs ar ēdienu. Nu, par sauli. Par to, kad viņi aizvien vairāk mūs apciemo. Par to, kad ēdienas, kas nācis, ir tālu zemes izceļojis un nonācis šeit. Par to, kad mēs uz visu šīs pasaules esam viena vesela molekula, savstarpēji saistīti. Un par to, lai mēs mīlētu visu pasauli tā kā sevi pašu. Jauki. Bet, Kārli, varbūt tā kā varētu tomēr atklāt, kā tad jūs esat iepazinušies?
Es ar Nilu iepazinos caur radio. Viņa pat neintervēja, tikai kaut kāds viņas skaņdarbs skanēja un beigās teica, ka tas ir Nils Īle. Man tā likās, interesanti. Jo man ļoti patikās tā mūzika, ko es dzirdēju. Un vēl vairāk man pārsteidz, ka Nils Īle, Īle taču tik rets uzvārds, nevar tā būt. Man bija izstāde Doma baznīcā kopā ar citiem akadēmijas studentiem. Kaut kādas sagadīšanās pēc bija uzaicināts kāds muzikants, kurš iespēlēs izstādes atklāšanu. Un tad jau viņš arī iepazinās ar manīm. Tālāk Nilam jāstāst. Un tur mēs spēlējām tā kā pauzīt. Un te pauzīt, es domāju, tā kā es varētu apsīt tos darbus, kas tur ir izkārtot. Dēļ kā mēs vispār spēlējam tur, ja. Es tā skatos, tāpat no tāluma jau redzu viens tāds darbiņš stāv tāds. Un es tā skatos, es domāju, pats mans. Un es pienāku klāt, bet es nelasu, kas tas ir, un es redzu, forši, visu, un tāds izdomāts, un gracios, un ar ideju vēl tāds, wow, ar tādu, spēku, ja, ka pilnīgi it kā nekā izauguši tāds, wow, tāds, reāls seks, tas. Skaidrs. Un es pats to saprotu, Kārlis Īle. Un tad es tā, wow. Rezultātā mēs, protams, satikāmies kaut kā, to visu sabīdējām, tas darbs man stāv mājās. Jā, tas ir fakts. Viņš stāv arī goda vietā un stāv tādā vietā, kas man patīk, lai viņi redzam no visām pusēm. Un tā bija zīme kopš visam tam, kad mēs vēl uzzināju to, kad viņi māla visu to ciltskoku, visu tur bīdi, kad mums ir radi savstarpēji saistīti. Bet viss tā paudžu paudzēm, tas viss ir drusku dažu momentu dēļ, drusku pašķīrušies. Ja, piemēram, tu taisītu kādu, skulptūru, piemēram, par viņu, kāda tā būtu? Cik es saprotu, es jau to skulptūru esmu uztaisījis. Bet tur parādījās šī te kopīgā asinsrite, kopīgā saules sajūta, kopīgā dejas sajūta. Tieši tā bija kaislīga deja, kur sieviete jau saplūst ar vīrieti un nav vairs tās robežas. Tā ir tāda pilnīga deja, pilnīga mūzika, pilnīga atdošanās. Wow! Wow! Jo, kā mēs uzzinājām, wow, ir jā. Jā, tas ir nāk no Gambijas, tas ir mandinga valodas. Un nozīmē jā? Jā. Wow. 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 Varbūt mēs vēlreiz varam atgādināt, kādas ir tās sastāvdaļas. Kāposts, burkāns, ķiploks, vista, tomātu pasta, vai tomātu, pipari, sīpols, varbūt arī paprika, laikam lielā mērā viss. Tad, tagad pirmais mūsu tas sātīgais tā kā notiesāts. Ir tā kā garda muti. Ļoti garda muti. Visi tā ir pati. Paldies, vai ne? Paldies. Mums tāds spēks dots. Un tagad otrais mums ir saldēs. Tas mums ir biespienu, tramīgās biespienu klimpas. Brālim mums ir tumšākais formāts, kas ir tā kā tām baidzēt tā. Tā. Šeit ir tā kā mūsējais. Ja? Tad tu šitāds varēs uztaisīt kādu dienu mājās? Varbūt. Bet šitāds jau tāpat nesanāks. Jā, viņš vienā taisīšanas reizē nevarat uztaisīt divas vienādas. Jā, viena gaiša, viena tumša. Kur vēl citā taisīšanas reizē. Tur jau bet varbūt var atgādināt. Jā, kas tur bija? Reāli, tur bija zemene. Bet vienkārši biespiens, milti, cukurs. Un drusku visu kanēls tāds. Un patiesībā arī vieglums visa šī ciemošanās šodien sanāca. Tāpēc jāsaka paldies, ka jūs esat atnākuši ciemos. Jūs esat pagatavojuši kaut ko tik garšīgu, un mēs varam arī izbaudīt to, vai ne? Jā. Lielu prieku. Un tāpēc man ir jādāvina dāvanas. Man patīk dāvināt dāvanas. Nu, re. Un tad viena dāvana ir no Rito īpašā dāvaniņa. Ja? No Rito īpašā, ja? Jā. Kafijas dzeršanai. Nekas neskan. Skan, viss ok. Te ir meklējam nākamo ritmu, Ievas virtuvē. Tur mēs ieraudzīsim arī, protams, šīs receptes un arī pusgada abonements tev. Baigi līdzīgās kotletītes, tikai ne saldas. Nu re, un vēl arī
demokrātiskā vīna bāra garāža īpašais šefāra piedāvājums, vai arī tu vari izvēlēties un doties uz restorānu kitchen. Nu, tas kādam svētdienas vakaram kopā ar CEO, piemēram, ja? Un, Kārli, arī kulināriem radošajiem eksperimentiem arī tev maz dāvaniņ. Paldies! Kā man viens mīļš students, kurš šobrīd māca angļu valodu Ķīnā, tad viņam tāds izteiciens tāds, nereāli, super, paldies, ja, tā. Nu, ir jāzina, pie kā nākt ciemos vienkārši. Jā. Tad var dabūt dāvanas. Jā. Nereāli tas ir. Bet Nereāli. Nu tā. Uz šīs reālās nots arī beigsim mūsu šodienas raidījumu. Mēs ar jums tiekamies jau nākamā sestdien raidījumā Esi Gardēdis. Šodien, lai jums brīnišķīga diena!